Sveiks jaunavs savā dzimšanas dienas mēnesī. Skatīsimies, kāda enerģija virmos apkārt jaunavam šajā septembrī. Jaunavs būs ļoti vērojošas, gribētu teikt, nosodošas, ar tendenci skatīties uz pasauli caur tādu godīguma, taisnīguma, taisnīgas sadalas prizmu. Tas der, tas neder, šis ir nelikumīgi. To es nevaru izmantot, tāda ļoti strikta, atbildīga un spēcīga enerģija virmo kopā ar jaunavas zīmi. Esiet iecietīgas, mīļās jaunavas, pret apkārtējiem, sajūtiet līdzsvaru. Nemēģiniet vilkt to soģa lomu uz sevi, ļaujiet arī citiem pierādīt savu taisnību, ļaujiet citiem izpausties, ļaujiet citiem miedarboties ar jums, un jūs pamanīsiet, cik tas ir patīkami, ka izrādās, ka arī citi cilvēki zina noteikumus, likumus, savus darba pienākumus vai jebko citu. Ja? Tad pavērojiet tēmu godīgums, taisnīgums šajā brīdī. Un nenoliedzami šī kārta saistās ar juridisko dokumentu kārtošanu, vēršanos pie notāriem, pie tiesas, pie ierēģiem, kādu dokumentu, sakārtošana. Tā varētu būt tēma, kas arī saistīta ar jaunavu zīmi šajā septembra mēnesī. Paskatīsimies, kā darbā ir jaunavām. Mainīgi, ļoti mainīgi. Tātad es gribētu teikt, ka tās enerģija vairs nav jāiegulda tik daudz kā augustā. Ir jau atspaids, ir jau notikumi, kas atrisinās, kas faktiski jau ir pie gala, un ir tādi, kas ir tikai sākumā. Ja? Tātad nākas manipulēt ar naudu, nākas manipulēt ar visu, kas jums tur ir darbā. Ja? Tātad tā kā tādam iluzionistam no vienas kabatas izvelku, otrā kabatā ieliek, ja? mēģinu nolīdzsvarot. Bet foršā lieta ir tāda, ka tā kārts ir viegla, ka viņa ir tāda bez tāda smaguma, ja, tad tas nozīmē, ka jūs varat sakārtot lietas, neesat pārāk strikti, nopietni, atbildīgi, tādi smagi, ja, jo darbā tās lietas jūs atkal paļaujaties uz citiem cilvēkiem, jūs varat miedarboties, un nauda nāk, redzēt, un pasūtījumi nāk, un kaut kas jau atgriežas, un kaut kas jau sakārtojas. Vienīgi šie kārtas tiem cilvēkiem, kas ilgojas pēc tāda ļoti lielas noteiktības vai kārtības vai sakārtotības vai pēc, teiksim, speciālu līguma darbā. Ja? Te ir tāds svārstīgums. Tā kā nākas noķert kaut ko, tā kā neizdodas īsti nostabilizēties, ja? Un tad ņemam šo arī tādu rotaļīgo gaisotni sev par labu un vienkārši neiespringstam uz to. Privātā dzīve un attiecības. Privātā dzīve saistās ar ļoti daudzām ilūzijām. Es pat nezinu, vai tas ir labi vai slikti, tas ir tādas cerības, gaidas, vēlmes. Tā ir arī romantika, tas ir tāds kā krāsainais kino vai romantiskais kino, ko jūs domājat par savām attiecībām. Taču tiem cilvēkiem, kas ilgstoši dzīvo kopā, varbūt tā arī nav tik ļoti laba kārts. Jūs saprotat, ka tādā romantiskā gaisotnē nekādu putru neuzvārīs, ja, un sadzīvē, kopdzīvē, tie var būt arī tādi izpušķojumi, solījumi, izskaistinājumi, lietām, kas nekad nenotiek. Ja. Tad saprotam, vai jūs neesat pārāk aizrāvušies klausoties partnerī par to, ko viņš sola, vai jums nav galīgi rozā brilles pašlaik, kaut gan man liekas, ka rozā brīļu periods ir absolūti lielisks periods. Padomājiet, kas ir tas, kas rada šo tādu ļoti lielu aizrautību. Ja tā ir romantika, es ar visām 10 par, ja, tad lai tā būtu, lai būtu tāds rozā burbuļu laiks jaunavām attiecībām septembrī. Tiem, kas meklē attiecības, jā, šeit jau šī kārtas piestāv daudz labāk. Jūs saprotat, ka tāda apburšanās no otra cilvēka ir pilnīgs normāls sākums attiecībām, bet tikai atkal mēģiniet atšķirt, kur ir tas, ka man šis cilvēks tiešām saista, ka viņš ir interesants un ka man tik ļoti ir interesanti ar viņu kopā un es varu stundām klausīties, ko viņš runā un kā viņš izskatās vai viņa izskatās. Ja? Bet padomājiet arī par to,
cik daudz patiesības tajā visā, kāda ir realitāte un vai tā iepazīšanās rozā burbuļa efekts saglabāsies pietiekami ilgi. Jā, un katrā ziņā šī kārts ir par attiecībām un par izvēli. Un padoms jaunamām. Jūs esat vislabākie palīgi un ātro ugunsgrēku dzēsēji. Ja? Pamaniet tās lietas, kur kādam vajag palīdzību, un jums nav grūti, jūs mākat sniegt roku, bet lai tā nav tāda krišana ar galvu iekšā palīdzēšanā, tas ir palīdzēt, pirmā palīdzība, maza, ātra un ļoti, ļoti efektīva. Paldies, jaunums! Tiekamies atkal nākamēnes!